Birznieku dzimta kultūras oāze Zemītes pagastā. Par birznieku dzimtu no Zemītes pagasta ņoņām zina vien literatūras zinātnieki un cilvēki, kas interesējas par literatūru. Tādi kā mēs, vai ne? Tieši tā, bet vairāk kā pirms 100 gadiem viņi rakstīja un par viņiem rakstīja visā Latvijā. Tā. Sāksim jūsu sagatavotās prezentācijas par mūsu pagasta dižgariem. Kura no jums būs pirmā? Laura? Laura? Man tiešām nebija laika. Ir taču pavasaris, dārza darbi, vēl ģimene jāpabaro. Uz bibliotēku tiešām nebija laika aiziet. Silvija? Es taču visu nedēļu biju Rīgā darba darīšanās. Visos veikalos. Tādas pavasara atklājas. Saki, lūdzu, pa kuru laiku, lai es kaut ko daru. Labi, bija jau gan aizgājis līdz bibliotēkai, bet pēc 21, tad saprotams, ka tur viss jau sen slēgts. Elīna? Jā. Man vispār skolā eksāmena laiks, studiju darbi jāraksta un pavasara ballē jāgatavojas un vēl kaut kas. Un randiņi, vai ne? Bet kur tāpēc tā? Bet vispār es biju izskrējusi cauri vietējai bibliotekai un man te kaut ko izkopēja. Es varu padalīties, ja vajag. Bet droši daudz. Tā. Vai jūs esat sagatavojušās diskusijā un apkopojuši materiālus? Tūlīt paskatīsim. Tā vienojāmies. Tūlīt būs. Un kolēģis, jūsu nenopietnā attieksme nopietni apdraud mūsu literatūras klubiņu būtību. Ir jāapzina savas saknes. Sadalieties darba grupās un sāciet beidzot strādāt. Kādas te darba grupas uz 3 cilvēkiem? Mūsu izstāde par godu šiem slavenajiem novadniekiem būs jau pēc 2 nedēļām, bet mēs vēl neesam sagatavojušās. Es viņus atradu. Ko? Birzniekus. Viņu portretus. Visi gan šeit nav.
Nu labi, ka skolas bērniņos bija paslēpuši. Nu jūs taču teicāt, ka šodien ir jāņem līdz viss, ko var atrast par Birznieku dzimtu. Nu tad es atcerējos, ka skolas muzejā bija redzējis viņu portretus, tad es aizgāju meklēt. Ekspozīcija bija nomainīta, bet šitos es no noliktavas dabūju. Lieliski, vismaz kāds pieturas punkts. Kurš šitos nolikt? Nu, dāmas. Labi. Nu, taču ne uz grīdas. Nu, vismaz uz krēsliem. Vai tad malbērtu mums nebūs? Kā tad mēs zinājām? Kā tad mums ir nākošai reizei? Nu, un šo, kur vajag? To ķesavu vai paņemt mūsu? Nu, lūdzu. Paldies. Tā. Tā. Kas tad mums te tagad ir? Tā. Birznieku Kārlis, saimnieks vai literāts? Elīte, kas tur ir atrodams tais tavos materiālos? Kurš lasīs? Nu, es varu sākt. Labi. Tātad Birznieku dzimta Zemītes pagasta Ņoņās saimniekoja vairākās paudzes. Kārtīgi saimniekoja arī Lība un Fernands Birznieki. Viņu ģimenē piedzima 4 bērni. Tātad Kārlis, Latiņa, Buši, Jūris, vēl laikam nav, un Sofija. Diemžēl bērniem zemes darbi interesēja daudz mazāk nekā literatūra un sabiedriskā dzīve. Neviens no Birznieku dzimtas bērniem neaprecējās, pēcnācēju viņiem arī nebija. Līdz ar to daudz kas no viņu literārā mantojuma un personīgajām mantām izplīta visu pasauli. Un ar laiku arī dzimtas mājas pazuda no zemes virsmas. Es zinu to vietu, mēs ar klasi bijām ekskursijā. Man telefonā ir bildes, varu parādīt. Palaid uz ekrānu, vismaz kaut kāds vēl viens pieturas punkts. Tātad, es pa to laiku lasīšu faktus. Kārlis Birznieks ģimenē bija vecākais dēls. Dzīvis 1859. gada 4. decembrī. Un tur arī savu mūžu nodzīvoja Ņoņās. Beidzis vietējo Zemītes pagasta skolu un privāti mācījies pie Zemītes mācītāja Edmunda Arnolda Steinfelda. Tā bija visa viņa izglītība. Kā vecākais dēls viņš palicis par mājas saimnieku. Ņoņas bija vecsaimniecība, zeme, vairāk nekā 30 hektāri, 10 govis, cūkas, vistas pie mājās, bla, bla, bla. Kas bla, bla, bla? Liels ābedārs un dīķis ar karūstām. Kārlim bija dziļi reliģioza un stingra zemnieka filozofija. Mūsu skolotāji arī stāstīja, ka viņš nekad nesot ļāvis sist zirgus. Un ne jau tikai tādēļ, ka nedrīkst sist ne zirgus, ne savus draugus, bet tādēļ, ka viņš uzskatīja, ka dvēseles pārceļo un iespējams kādā zirgā ir ieviesojusies pagātnes radinieka dvēsele. Cik interesanti! Vai ne? Jā, tas ir interesanti, bet dāmas, atgriežamies pie faktiem. Es atradu nākamo faktu. Kāļa Birznieka literārā darbība uzplauka 19. gadsimta 90. gados. Dzējošana viņam tik labi neveicās kā māsām. Tādēļ viņš vairāk darbojās kā žurnālists un sāka latviešu avīzēs un žurnālos publicēt rakstus par rakstniecību un kultūras dzīvi Kandavas, Tukuma, Talsu un Sapildes apkārtnē, kā arī stāstus un apceres. Publikācijas galvenokārt bija mājas viesa literārajā pielikumā. Viņš izmantoja pseidonīmu Vakalns,
reizēm publicējās arī kā uzgraudnieks. Es arī atradu vienu faktu. 1920. gadā Brāļu Jura apgādā grāmatā iznāca Skatu luga 4 cēlienos māņi. Literārā vērtība lugai bija ļoti vāja, bet svarīga bija spēja skatīt lauku dzīvi no reālismu pozīcijām. Manuskriptā palika luga Kristus. Kaut ko šķiet, es vēl lasīju muzeja materiālos, ka vēl 20. gadsimta 70. gados vecie zemītnieki esot stāstījuši par Kārļa slavenajām vīna receptēm. Nu, viņš pats esot bijis atturīgnieks, mājās arī alkohols tikpat kā nesot lietots. Un tad vēl vecie zemītnieki esot stāstījuši par slavenajām noļu māju talkas tradīcijām, kad saimnieks talcinieku slāpju rendēšanai esot piedāvājis virolīšu un krēmeņu tēju. Vai nu tā nav Inde? Tā tēja. Nu, dāmas, pie faktiem. Redz, vēl viens interesants fakts. Kārlis kā sabiedrībā pazīstams saimnieks bija ievēlēts Kandavas sadraudzīgās biedrības vecāko padomē un bija revīzijas komisijas loceklis. Tā, vēl kādai kaut kas ir par Kārli? Es nepārnu. Nu, tad tas laikam ir viss. Tātad nākošā mums ir Birznieku Latīna, viena no pirmajām publicētajām latviešu dzejniecēm. Man ir tikko atradu. Tātad Latiņa bija vecākā no māsām. Viņa dzimusi 1874. gada 6. martā. Pēc vietējās pagastu skolas beigšanas mācības turpināja Tukuma meiteņu skolā. Viņai kā vecākajai māsai literārā darbība nebija tik spoža, kā varbūt viņa pati būtu vēlējusies, jo bija gan vairāk rūpju gan par mājām un saimniekošanu kopā ar brāli Kārli, gan par grāmatu rīkotavu Sabilē. Jā, vēl fakts. Dzejot Latiņa sāka 24 gadu vecumā, bet pirmā publikācija bija dzejolis Dīvaina, tu man šķieties. Laikraksta mājas viesis pielikumā. Es arī atradu faktu. Latiņas pirmais un vienīgais dzejoļu krājums dzejas iznāca 1896. gadā Rīgā. Uz pēlēcīgā, toreiz varbūt zilganā vārtu starp putniem, puķēm un nošazīmēm, lasāma dzejnieces atzīšanās. Tik dziesmās es rendēties varu, kad skumjas man dvēseli žņaudz. Tāda romantika, bet nu vēl ja pa faktiem runājam, tad padomju laikā Birznieku Latiņa maz pieminēta. 1900, nevar tur īsti izlasīt, 71. gadā izdotā latviešu dzejas antoloģijas 2. sējumā ievietoti 6 viņas dzejoļi. Tā, nu, vēl kaut kas par Latīnu. Laikam jau vairāk nebija gan. Tā, nu tad Juris Birznieks, skolotājs un sabiedriskais darbinieks. Bet Jūra mums nav. Jā, laikam Jā. nav. Bet es varbūt pajautāšu mātei kaut lai tur, taču mūsdienās viss var atrast. Nu, pameklē. Par Juri Birznieku jau laikam atšķirībā no abām māsām ir vismazāk zināms. Tā varētu būt. Vai jau nav nekāda faktu īpaši, jā. Dāmas, atvainojiet, piedodiet, kafiju vēlaties? Jā, paldies, mums ir tieši laikā. Ļoti labi. Cukrus jau esam pastrādājušas. Paldies. Paldies. Meitenes, jā, jūs zināt. Ai, nu, ko tad tu saviem te lielies te strunts par tiem taviem karekļiem? Man taču tomāti vakar nosauka. Dāmas, es atradu faktu. Un tā jau bija šī, ka tik ātri bija bāžas zemē viss. Juris Birznieks, dzīvis 1871. gada 25. aprīlī. Pēc zemītes
pagasta skolas beigšanas viņš devās uz Irlavas skolotāju semināru un ieguva skolotāju tiesības. Savam laikam Juris ieguva labu izglītību. Acīm redzot, rocība atļāva 1908. gadā dibināt savu divgadīgo privātu skolu Kandavā, kas darbojās līdz 1918. gadam. No 1920. līdz 1925. gadam bija skolotājs Kandavas pilsētas apvienotajā pamatskolā. Un tas viss. Es zinu, man vecmāmiņa kādreiz stāstīja, ka Jurim Birzniekam Kandavā piedrējis ir grāmatveikals, un vismaz 20. gadsimta sākumā arī neliela izdevniecība, kurā viņš ir izdevis pastu kartes, brāļa lugu Māņi, māsas Sofijas lugu Dzīvībai un dzejoja krājumu Saule un sirds. Un kā vecmāmiņai paticis ir iepirkties Birznieku veikalā, tur vispirms vajadzēja nolūkot preci, tad sarēķināt summu un tikai tad varēja nopirkt. Vispār viņa arī lasījusi, ka kādreiz grāmatu veikalā iegriezies ir rakstnieks un kolportieris Ats Freināts. Un viņš pēc tam ir rakstījis, tad, kad iegāja veikalā, tādi īpašnieks dibanistabā spēlēja čukcūks. Un kamēr gaidīju uz tiķi, tikmēr, ziniet, aplūkoja veikalu. Tajā vienā grāmatas plauktā bija grāmatas, apkārt tikai ķiņķēziņu vien. Kad iznāca saimnieks pajautā, kur tad māsas? Tās tagad te nedzīvo. Jā, un vēl Juris Birznieks sūdzējies, ka Kandavnieku grāmatas pērkot visai maz. Vecmāmiņai patika arī apmeklēt teātri. Un galvenais režisors un aktieris bija Juris Birznieks. Un viņš, kad Kandavā atvēra sadraudzības namu, ir ieskatējis, ja Ātau kalnā lūgu, kas tie tādi, kas dziedāja. Vispār jau viņš ir iestudējis 24 lūgas Kandavā. Jā. Apie, kā tāds palika? Vai, man taču daudz darba, atvainojiet, vai kapieki ir dēta? Jā? Jā. Jā, paldies. Grāmas, es tikko atveru, ka Birznieku ģimenē taču bijuši 6, nevis 4 bērni. 6? Tas nekas. Bet slaveni ir 4. Tātad vācam informāciju par 4 internātiem. Vai kafija padzert, varbūt, ka mājās varam iet ko? Nu, kādās mājās? Vēl taču ir Sofija. Sofija, jau jāpameklē kaut kas, ja? Tur mēs palikam šito lapas jau redzēju. Tātad, mūsu nosaukums būs Birznieku Sofijas sodi literatūrā un sabiedriskajā dzīvē. Man ir viens fakts. Sofija piedzima 29. februārī, zīmīgajā datumā, jo savu dzimšanas dienu varēja svinēt reizi 4 gados, garajā gadā. Es jau gan tā negribētu. Mūžīga jaunība, ko tu negribēji? Tātad viņa ir mācījusies Zemītes pagastu skolā un Kandavas meiteņu skolā. Apgūs arī vācu valodu, turklāt tādā līmenī, ka vēlāk varēja atzejot Johanu Wolfgangu Gēti, Friedrichu Schilleru un Heinrichu Heini. Kādu laiku pasniedza vācu valodas stundas brāļa Jura atvērtajā privātajā 2-gadīgajā skolā. Redz, ko vēl fakts interesants. Sofija bija ne tikai dzejniece. Viņa aktīvi palīdzēja brālim Jurim grāmatu veikalā un mācīja vācu valodu viņa nodibinātajā 2-gadīgajā privātskolā Kandavā. Un, protams, piedalījās arī Kandavas sadraudzīgās biedrības dzīvē, organizēja teātra izrādes un pati spēlēja tajās galvenās lomas. Kad Sofija atzīmēja 50. gadu jubileju, brālis Juris par godu šim notikumam izdeva viņas dzejoļu krājumus Saule un sirds, kurā bija sakopoti daudzu gadu garumā rakstītie dzejoļi. Es arī atradu. 1926. gadā Sofija beidza darboties brāļa Jura grāmatu veikalā Kandavā un atkal atgriezās mājās pie māsas Latiņas un brāļa Kārļa.
1930. gadā Sofija Aspazijai, meitenes, Aspazijai rakstīja. Jā. Jūtos ļoti laimīga pie savējiem lauku klusumā un mierā, lai gan mana agrākā dzīve Kandavā nebija sevišķi trokšņaina. Tomēr, strādājot brāļa Jura grāmatu veikalā, bija pastāvīgi cilvēkos, bet tad man atlika ļoti maz laika priekš gara darba. Viens labums gan no tam bija, es mācījos cilvēkus pazīt. Veikalā nāca daudz un dažādi cilvēki. Jā, dažreiz virsnieku Sofijas dzīvoļi vēl parādījās vienā otrā laikrakstā, bet pēc 1936. gada iestājās klusums. Vēl kaut kas mums ir? Ak, Dievs, tik daudz informācijas. Kas to tagad visu apkopos? Silvija? Es nemāku paredzēt ceļojumu. Nē, taču man dārs jāravē, nu kur tad vēl kaut kāda informācija? Nu nē, es jau teicu, ka man eksāmena laiks skolā. Ilze. Laikā mēs? Lieliski. Tā. Visu apkopo un nosūti man līdz vakaram. Vakaram? Jā, līdz vakaram. Esi laba meitene. Un mēs dāmas tātad varam doties. Lūdzu, sveicās. Lūdzu, veiksmīgi tev šo vakaru. Tā. Nu, tad veiksmi tev atātā. Skolotāji kaut ko stāstīja, ka vācu laikā ņoņu mājās iemitinātie vācieši esot sadedzinājuši grāmatas, vēstules un citus dokumentus. Pēckara gadi vēl vairāk sagrāva virznieku dzimtas ierasto dzīves ritmu. Nekas vairs nebija kā agrāk. Un lielo nodokļu dēļ virznieki bija vieni no pirmajiem, kas bija spiesti atteikties no savas saimniecības. Nekādi strādnieki jau savu lielo gadu dēļ arī vairs nebija. Nebija arī ierastās sabiedriskās dzīves. Un vispār mūža pēdējos gadus viņi pavadīja lauku klusumā un dziļā nabadzībā. Pirmais mūžībā devās brālis Jūris, 79 gadu vecumā. Nākamā gadā 92 gadu vecumā devās vecākais brālis Kārlis. Tad kādu brīdi māsas dzīvoja divas viena, bet tad tā paša gada augustā nomira arī māsa Latiņa. Savukārt Sofija nomira 1956. gadā. Šķiet, ka skolotāji kaut ko arī stāstīja par Sofijas dzejoļiem, ka tiem ir arī esot sakomponēta mūzika. Zināms, ka 1934. gada 8. jūlijā Kandavas novada pirmajos dziesmu svētkos esot skanējusi komponista Jēkaba Graubiņa sakomponētā mūzika Sofijas vārdiem Aktu tavu lielu virzi, kuru tad svētku laikā atskaņojas koris. Cik interesanti un romantiski. Žēl, ka es nedzīvoju tajā laikā. Es gan būtu par viņu mantojumu parūpējusies.